Čau visiem! Šodien 2. jūlijas 24. gada pienākus kārt ievākt parasto pelešķi. Šajā video parādīšu, kāds izskatās pelešķis, kā ievācam un kādiem nolūkiem lietojam. Zem video, kā jau ierasts, būs īs apraksts. Parastais pelešķis ir sen zināms un plaši pielietots ārstniecības augs. Latīniskā nosaukumā pelešķu ģinti apzīmē ar vārdu Ahilleja. Cēlies no vārda Ahillejs. Tātad tas jau nozīmē, ka šis augs bija plaši pazīstams jau senajā Grieķijā un Vidusjūras reģionā, kur lietoja kā antiseptisku, antibakteriālu līdzekli gan dezinfekcijai, gan kā iekaisumiem, strutojumiem, brūču aplikācijām un tam līdzīgi. Tā kā pelešķa pielietojums ir gana plašs, un ārstnieciski viņš ir atzīts daudzu tautu oficiālajās medicīnās. Zviedrijā, Šveicē, Rumānijā un daudzās citās valstīs. Arī Latvijā pelešķis ir ļoti labi pazīstams ārstniecības augs. Parasti mūs viņu lieto kā atklapošanās tēju, kā saaugstēšanās. Augs dod arī tā kā nedaudz sviedrējošu iedarbību, līdz to arī nedaudz tā kā temperatūra pazeminoša. Tāpat arī kā gremošanas, kurģņa zarda trakts darbības uzlabošanas, mazina arī gāzu veidošanos. Parastais pelešķis Latvijā ir gan izplatīts, līdz to arī pieejams ārstniecības augs. Mīl sausas pļavas, aug arī ceļmalās, tās smilšainās vietās, nemīl pārmērīgi mitras augsnes. Tā kā, ja jums ir kādas dabīgās pļavas, ļoti iespējams, ka tur arī aug pelešķis. Pelešķis reti veido tādas biezākas audzes, lielākas, bet ļoti izplatīti tādi nelieli pudurīši vai atsevišķi eksemplāri augoši. Tā kā arī varbūt arī jūsu dārzā kaut kur nezālienēs gan izplatīts augs. Pelešķi parasti ievāc nogriežot zem ziedu kurvīša, kād pāris centimetrus apakšā. Tas varētu būt apmēram šādi. Un šādā veidā veidojas arī pelešķu droga. Un tā ir tā auga daļa, kur izmantojam ārstnieciskiem nolūkiem. Tējām, iekšīgi ārēji lietošanai. Šobrīd pelešķim ir pats īstākais ievākšanas laiks. Tas sasniedz savu kulmināciju. Augs, īpaši ap jāņem nopļautajās pļavās, ziedošā stadijā ir sastopams līdz pat augusta beigām, septembrim, bet šobrīd ir tā pati bioloģiskā kulminācija, īstākais brīdis. Ja jums ir iespēja, dodieties dabā, ievāciet, bet ja tāds iespējas nav, varēsiet iegādāties pie mums. Čau, uz tikšanos kādā no nākamajiem video.